Labdien Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Cik slikti mēs mīlam sevi. Pirmais bauslis, lai sevi mīlētu, ir teikt nē. Mēs nepiedzimstam, lai visiem patiktu. Un mums tiešām neviena priekšā nav jājūtās vainīgam, ja mēs nevienu neesam apzināti izmantojuši. Un lielākā daļa to arī nav darījusi. Bet kādam patīk to bērnam stāstīt un pa pilienam pilināt iekšā, un tas bērns izaug liels, un viņš visu laiku to nesā līdzi. Tad kāpēc mums te Latvijā cilvēki iet sakumpuši? Nevar galvu, nevar muguru turēt, nevar rumpi turēt, ja? Cik daudziem cilvēkiem ir muguras sāpes un stipri pa jaunu, lai viņiem kas sāpētu, un fiziski darbu viņi nemaz nedara. Tā arī ir viena lieta, ka to fizisko kustību ir par maz. Un arī tās smadzenes netiek nodarbinātas. Tā pogu spaidīšana, tā ātrā informācija. Mīļie cilvēki, gribat skaidru galvu, negribat saslimt ar demenci, nelasiet ziņās nosaukums un virsrakstus. Nelaidiet nevienu informāciju, kas neskar jums, jo jūs te šobrīd neko nevarat mainīt, nebojājiet sev dzīvi, nepiesārņojiet sevi. Ir dienas, kad visiem ir tāda sajūta, ka miltu maisu papīru dabūjuši. Kas ir spējīgi staigāt, tie staigā, veciem cilvēkiem jāpaliek mājās un nav ko jauniem pa kājām maisīties. Jo daudzas lietas, kā mēs šodien fiziski jūtamies, nav saistītas ar medicīnu, bet ar enerģētiku. Nebloķējiet sev ciet dzīvības enerģiju. Pa lielam to darat jūs paši. Tie, kas tik ļoti grib būt upuri, tad pārstājiet tādi būt. Esiet cilvēki, kas mīl sevi un citus. Par tiem, kas ir apdzerts nelaimes, bet mums ir tā vīriešu domāšana tā, kad alkoholiķis ir tikai tas, kas guļ grāvī apčurājies. Viņi jau tādi nav. Bet katru vakaru kaut ko iedzer, un smadzenes kļūst ar vien vājāks, un tur ne tikai insults draud, un dzīve ratiņkrēslā, citiem uz kakla, tur var būt arī vecuma demence. Un arī tā mums ir, jau stipri par daudz. Kādreiz bija tāds teiciens apdzerta nelaime, staigājoša nelaime, un paši savām rokām, un vēl paši par savu naudu. Bet es ticu jaunajiem. Man iznāk daudz tikties ar tiem, kam 20 un pat 11. Es viņiem ticu. Viņiem nav tik daudz lepnības. Ja viņi kaut ko nezin, viņi var pajautāt, un viņi meklē atbildes. Viņi netic māņiem. Viņi grib satikt mīlestību, izjust mīlestību, un tas, kas grib satikt mīlestību, tas to satiek, un kas grib dot, tam tiek dots. Un mīlēt nav, ka tu man, es tev, ja es tev iedevu, un tagad tu man kaut ko esi parādā, tā nav mīlestība. Mīlestība ir dot, nedomājot, kas man par to būs. Tas nozīmē arī ar mīlestību darīt jebkuru darbu, ko Dievs mums uzticējis, un vecāki, un arī sabiedrība ar prieku. Un tad jau mēs esam mīlestības pilni, mēs esam laimīgi, mums ir dzīvības enerģija, tikai mēs neklausamies visās tais muļķībās, ko šodien kliedz tie, kam pašiem visvairāk ir bail. Tie, kas neprot mīlēt. Bet es jums ticu, es jūs mīlu, un es zinu, ka jūs to visu varat. Atā!